Esmu Liena Klišāne, CFORE projekta eksperte, un mēs kopā ar mūsu testa restorāniem, kas Latvijā lieto digitālo rīku atkritumu svēršanai, kopīgi bijām mācību vizītēs Zviedrijā, kur iepazināmies ar Zviedrijas labāko praksi aprites ekonomikā restorānos. Man liekas, tiešām Zviedru partneri bija sagatavojuši lielisku piemēru. Mēs bijām vietā, kur pārtiku ne tikai gatavo, bet arī paši audzē, kur izmanto dažādus produktus, kas ir no vietējās kopienas, un viņi arī rūpīgi domā par to, lai pārtika nepaliktu pāri. Jā, Hogbobruk ļoti domā par to, lai pārtikas resursi tiktu saudzīgi un rūpīgi izmantoti. Tā ir cieņa pret pārtika, rūpes par to, lai galdā nokļūtu daudz vietējas pārtikas, tādā veidā arī atbalstot vietējos uzņēmējus un neradot lielu ekoloģisko pēdu, jo pārtika neceļo ļoti tālu pāri jūrām. Un arī bija interesanti tas, ka mums bija iespēja doties mežā un mācīties par to, kā mēs varam izmantot savvaļas garšas, un Zviedrijā tās ir ļoti līdzīgas kā Latvijā. Un es domāju, ka restorāniem bija ļoti daudz iedvesma par to, kā viņi var papildināt savas receptes, uzlabot savas prakses, jo vienmēr, man liekas, labākais, kas palīdz mums pašiem mainīties, ir brīnišķīgs piemērs, un Hogbobruk šajā ziņā, manuprāt, bija ļoti vērtīga pieredze. Baiba Sigtāre, Sijā Mieriņš valdes locekle un īpašniece. Paldies Vidzemes plānošanas reģionam par šo iespēju, gan par piedalīšanos projektā, gan par šo braucienu, jo iesaistījos projektā viena iemesla pēc. Vienmēr ir licies, kad mēs par daudz izmetam atkritumus. Un jau pirms šī projekta es daudz domāju par to, kā mēs varam samazināt to izmetamo daudzumu. Un šeit atbraucot Zviedrijā ļoti labi piemēru mums parādīja, kā cilvēki māk strādāt, kā viņi māk uz vietas audzēt un turpat patērēt un pēc iespējas mazāk saražot šos atkritumus, par ko ļoti liels prieks. Un redzējām ļoti daudz un ļoti labs iespējas guvām. Un paldies arī par to, ka bija citi kolēģi ļoti līdzīgi domājuši no Latvijas, un mēs varējām pakomunicēt savā starpā un dalīties pieredzē, un paldies paši! Es esmu Ines Hinzenberga un vadu divas kafejnīcas, Misters Biskvīts un Misters Biskvīts bazārs. Es esmu Liena Šūpulniece, es strādāju Biskvītā par pavāru. Projektā piedalāmies, jo vēlamies samazināt ēdienu atkritumus, vēlamies strādāt ilgspējīgi un apritīgi. Brauciens likās vērtīgs ar to, ka mēs atgriežamies pie saknēm, kā arī izmantot vietējos augus, meža veltes. Jā, man arī vairāk patīk tas mežā sēnes iepazīt ēdamās, kuras pat, nezināju, ka viņas ir ēdamas. Es novēlu mūsu uzņēmumu vairāk izmantot bioloģiskus un vietējus produktus, un es zinu, ka to var izdarīt, redzot piemēru no Zviedriem. Tā tas ir iespējams. Kaut dažreiz laikās tas ir ļoti izaicinoši un grūti, bet mēs noteikti centīsimies to izmantot un ieviest mūsu ēdiengrupē. Sveiki, mani sauc Nauris Pēters un es esmu Valmienmuižu pavārs. Piedalos projektā, jo interesē ilgspējīga domāšana saistībā ar ēdienu un viesmīlību. Ieguvu no šejienes to, kā cilvēks spēj sadarboties un korporēties no dažādām vietām, kā to arī spēj dabūt visus produktus, dārzeņus, gaļu, pienu no kaimiņiem, no lokāliem veikaliem, no lokāliem cilvēkiem, kas audzē bioloģiski, ekoloģiski pārtiku, ko mēs arī ļoti cenšamies darīt, ievērot un centīsimies to darīt arī turpmāk labāk.
jā, tas ir tas, ko es ieguvu. Un novēlu visiem pārējiem sekot arī tādām vērtībām un censties vairāk to darīt savos restorānos, uzņēmumos un domāt par ilgspējību, kā mēs pārstrādājam produktus, kur mēs liekam atkritumus un domāt par cilvēkiem vairāk. Jā. Paldies! Mani sauc Lijāna, es esmu no viesnīcas Volmē, Valmierā. Un projektā piedalāmies, lai vēl vairāk uzzinātu par ilgtspējību un tad tā kā mācītos vairāk ieviest dažādus šos ilgtspējības procesus uzņēmumā. Mani sauc Kate, strādāju viesnīcas Volmā restorānā. Ļoti patika vēlreiz atgādināja mums to, ka vajag paskatīties uz vietējo produktiem, vietējo augiem, viss, kas ir apkārt mums, un cik vienkārši mēs to varam izmantot, tikai vajag paskatīties vairāk un ieraudzīt tās lietas, vairāk mēģināt sadarboties tiešām un atbalstīt vietējos gan zemniekus, gan uzņēmumus un būt kā tāda viena liela komanda, nevis kā individuāli spēlētāji.